Piekabe uz piekabes, rindās stājušas mašīnas, viss tikai tāpēc, ka aizmugurē viņot dižais burtnieks. Burtniekā šobrīd kaut kas notiek, par to liecina daudz pamesti spēkrati un laivas teķi, no kuriem laivas noņemts un iedzīts iekšā dzelmē. Mums būs tas gods šodien paskatīties, kas tad īsti notiek burtniekā. No laivas un no organizatoriskā viedokļa. Kristiāna, klausies, ko mēs šodien? Mēs šodien stādīsim krūmus. Mēs šodien mēģināsim atkal kaut ko tādu savādāku un interesantāku nekā ierasts. No sava veiksmīgā burtnieka pavasarī jūs tagad ņemsieties uz veiksmīgo burtnieku rudenī? Īstenībā jā, burtnieks mums bija veiksmīgs, bet mēs mēģināsim ķert zivi tajā laikā, kad mēs parasti šeit neķeram zivi. Un līdz ar to tas būs izaicinājums mums pašiem saprast, vai mēs varam viņu atrast un noķert vai nē. Un kā iest, redzēsim. Un mēs ar Mārtiņu varēsim mēģināt izdarīt secinājumus, ko parastais makšķernieks varētu domāt par šo Latvijas bagātāko ezeru, kurš gadā ienes tik un tik tūkstošus latu, tāpēc, kad pērkot licences. Parastais makšķernieks Kristiāns. Nezinu. Parastam makšķerniekam Kristiānam pasties kādos maciņos salikt, tas ir aizstē, nav parasti. Paties, cik tas ir maigi ņēmts. Viņš taču gribēja Mērķis ir. Bija ideāli. Nav rokas jāsmērē. Bet, kāda tā taktika? Если кто леску вытащит, зацепит, там спиннинг должен быть. Щуком его или по спиннингу. Labi, skaidrs. Вот кто-нибудь зацепит леску, там 150 метров лески. Aha, labi. Вот, так посмотри. Kristiāna, patulko, ko viņš te saka? Viņam esot ļoti liela līdeka paņēmusi viņu kātu. Ar 150. Ar 150 metriem, tā kā es domāju, ka šī rajonā vismaz viena līdeka peld. Ar visu kādu. Vēl vismaz viena līdeka peld. Bet šis rajons ir labāks, tāpēc, ka te ir lapas. Es domāju, ka mēs varam bišķi palielināt tempu un pamēģināt pastrādāt drusku. Bet spinnings... Samazināt tempu. Spinnings ir peld arī. Spinnings arī peld. Cilvēks palicis ar vienu makšķeri. Un makšķerēs viņas, kā mēs redzam, tieši pretim baznīcai. Mums ir tāda sižeta sērija, saucās Zivju fonda projektiem pa pēdām. Iepriekš esam bijuši gan Alūksnē, gan arī Sāvienas ezerā, gan citos, un ļoti dažādi ir tās stratēģijas, kā īsteno sadarbību ar Zivju fondu. Kādu varētu nosaukt Burtnieka ezera to stāvokli un to sadarbību ar Zivju fondu? Es domāju, ka tas ir diezgan ilgtermiņā iestrādājies Burtnieku ezeram, kad viņi kā galvenie iemaksātāji Zivju fondā ir arī vieni no galveniem saņēmējiem no Zivju fonda. Un šīs ir tādas, varētu teikt, arī tādas labas sakritības, kad skatoties visus fondā piešķirtos projektus, mēs varam redzēt, ka Burtnieku novada pašvaldība nav apdalīta. Cik apmēram Burtnieks iedod Zivju fondam vispār, cik naudas nopelna ezers ar savu licencēto makšķerēšanu gadā? Es precīzos ciparos nepateikšu. Apmēram tas ir ap 100 000, jā. Aha. Bet stāsts ir par to, kad ir divas pozīcijas, kuri Burtnieku novada pašvaldība līdz šim ir ieguldījuši. Šo fonda nav tā pirmā pozīcija, un tā ir katru reizi atbalstīta. Tā ir mazuļu ielaišana. Jā. Tā ir līdaka mazuļu ielaišana. Pēdējos 2 gadus tas ir attiecīgi par 30 000. Un otra ir šis inventārs, kur es domāju arī ir jāsaka tikai fondam paldies. Jo sākot vēl no tiem laikiem, kad tai visai pārvaldē nebija nekā, es domāju, ka tagad Burtnieku novada pašvaldība var teikt, ka viņai ir viens no labākiem bruņojumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir no fonda 3 laivas, kvadrocikls, eholots, plus novērošanas kameras,
un vēl arī sīkas lietas, kā kaut vai kvadrocikla ķēdes ir iegādāts. Es tam procesam esmu bijis klāt un sekojis, un es tikai par to varu priecāties. Bet tas ieguldījums tajā fondā ar šīm licencēm, protams, ir tikpat liels un vēl lielāks. Izdevās oblērīt mazliet sēdināt zālēs. Šitas jau ir kā 3 centimetri. Nu, es zinu, ka tev nepatīk. Šito mēs ņemsim uzmanīgāk. Nē, iekšā nav. Tikai dancošana. Būs mācība atlikušajā dzīvē, kad nevajag kost visu, kas ir smuks un krāsains. Tu smukais un krāsains, bet tu esi paņēmis jau 2 līdzekļus 5 minūšu laikā. Nu, es pat tev nemāku izstāstīt, kā tas notikt. Vienkārši pēkšņi ir. Nu, re. Normāli smuka maz res, apsties kāda noēdusies. Šitā ir noēdusies līdecī. Bet šitai nav nekādas rētas. Kormorants nav saticis viņu. Izņemsim āķeri. Smuka burtnieku līdecī, jā. Kur es viņu laidīšu? Es viņu laidīšu šitā ūdenī. Es domāju, ka viņa jau sen to gaida. Viņa pasties, ko viņa dara? Es saku, jau. Šitās burtnieku līdekļas, pēc kurām te braukāja un velcēja kā traki un ir gatavi pat zaudēt spinningus, ne? Es domāju, ka šī vēl aiznesīs savu spinningu. Vismaz, ja tu viņu atlaidi, tad izredzes, ka viņa aiznesīs kādu spinningu vēl pastāv. Nu kā jums ķerās? 0? Kā tā? Kā varbūt tā? Senos laikos bija labāk, saki? Senos laikos viss bija labāk. Senos laikos viss bija foršāk. Tu meklēji... Mēs jau nav tādi baigie, kad es te baigi sēdētu, baigā ikdienas. Mēs tā, ka iznāk kādu brīvāku brīdis, tad neatskrien. Nu, bet ir svētki, tak te ir, vai ne? Nu jā, protams. Tie ir svētki, jā. Vismaz atslēgties no tās darba dunas. Jā. Apmēriņš ir. Apmēriņš ir? Jā, bet boigi dziļi. Tā, man vajadzēs varbūt tu parādīsi, kā jāvēl kārā ir. Instrumentus vajadzēs. Kāds instruments vajag? Tā, es domāju, ka te vajadzēs teamworku. Tu tur redzi malki netur viņi tik augsts, tad es neko neredzu. Tā, žēl, būs jāpabojā mazliet tev. Ja, viņš ir arī iedūries. Viņš ir arī iedūries tajā žaunās sacīt. Paoperēt, bišķi paoperēt. Nē, viņš ir arī iedūries. Neko darīt, mēģinam. Tā uzmanīgi. Tā, viņš ir arī iedūries. Opā, teamworks. Un nekādas īpašās asins arī nav. Dzīvos draudzenē. Tā, žaunības vaļā. Ir. Pastāsti kaut ko par līdekļu atbrīvošanu no āķikā. Kas ir tas, pie kā jūs esat nonākuši ķerot? Galvenais neraut. Ja ir žaunās iekšā, neraut stingri aiz auglas vai kādu. Žauna nepāraus, tad būs viss kārtībā. Un ja ir žauna pārauta, tad, ja ir augsts ūdens, tad tās zivs tāpat spēj izdzīvot. Jo viens princips ir ļoti svarīgi, ko vajadzētu cilvēkiem saprast. Ja līdekļu uzliek uz pānas, tad viņi 100% neizdzīvo. Ja viņi atlaiž, tad tomēr pastāv iespējami, ka viņi izdzīvos. Un kā ķerās? Tikko iebrauc. Un nekā? Nav nekā. Es uz atvestu to paskītu. Nemaz tik mazi nav. Līdzīgi kā tā. Un samērā atkal tikpat dziļi iekšā. Drausmas. Atkal teamworks. Jā. Šitai astas atcirst. Augšā redzi? Paķēri pašā zaļa maliņā, iemetot uzreiz uz grimienu. Uzreiz bija uz grimšanu. Šitai jau zopatēki. Šitai arī vajadzēs palīdzēt. Es domāju, ka būs ok. Vai tu nevari pamēģināt to klasisko variantu, ko es vienmēr stāstīju caur šito pusi, mēģināt dabūt ārā? Zini, viņi ir iesēdināti pa vidu, tad tu nedabūsi. Parādi savu. Ņem teamworks. Šitem būs ok. Šitem būs vienkārši. Tur ir šito. Šitem būs vienkārši. Ko te nekā nav? Sāniņā. Te vispār nekā nav. Pieturies. Redzi? Es jūtu, cik viņš stingri turās vienkārši.
kaut kas notiek. Nav tik traki, nav obligāti jāvelcē. Mēs esam atbraukuši uz vietu, kur puiši strādāja Latvijas čempionātā, kad vinnēja. Un tagad izskatās, tā lieta turpinās. Šitās ir atlaistās. Šitās atlaistās, jā. Viņas atcerās. Kārtībā. Šitā nu viss labi. Nu, re, arī šo skaistumu iedarbinājām. Bet es teiktu, ka tas arī ir mērsums. Nu, a ko darīt? Knapmēriņi ir. Tikai neškurinies, draudzeni, lūdzu. Es tagad daru tā kā nevajag darīt. Bez standziņām grābstos ar āķiem. O, dabūj ārā. Nu, 47, 48. Nē, jā, šitais ir šim arī. Vai nomēram? Zin kā, vai esam saglabājuši? 47, 48 vairāk. Vai esam saglabājuši aprēķinu, cik gara ir līdeka, vai ne? Draudziņi 52. Jep, tāpēc es tev saku, mēs jau... Es 52. Čau. Aizgāja pa bez bremzēm vispār. Ezerā šobrīd, kas jau nav vairs noslēpums, man liekas, nevienam Latvijas makšķerniekam ir ļoti daudz baltās zivis, kas ir rezultāts makšķernieku un zvejnieku kopējiem spiedienam. Tā ir viena lieta, kur viņi vienu vietu jomu, kurā viņi apvienojās. Parasti karo viens pret otru, bet uz zivīm viņi visi tā kā spiež kopā. Uz īstajām plēsīgajām. Nu jā, viņi spiež uz tām plēsīgajām zivīm, noņem tās nost, un nav kas noņem tās baltās. Un plus tur, protams, ir tām baltajām laba dzīve, viņām daudz ko ēst. Tur ļoti, ļoti bagāts bentus, ļoti daudz uz grunts dzīvo visādi dzīvnieki, tās pašas dreisēnas, kur daudz ir pamanījuši tādas, nu, ar strīpainiem sāniņiem, tādas gliemenītes. Tās viņi tur ēd, tie lielie brekši un visu kaut ko ēd. Tā ir invazīvā suga, bet šī gadījumā daudzos Latvijas ūdeņos viņa to savu invāziju tā kā palīdzējusi. Jā, viņa ir palīdzējusi interesanti, jo, teiksim, mēs skatāmies, es tikko biju lielā pasākumā, kur runāja par lielajiem ezeriem, par Great Lakes Amerikā. Tad tur viņi nodarījusi pāri tiem ezeriem, kuros ir maz barības vielas, viņi ir filtrētājs, un viņš izfiltrē to, kas ūdenī peld. Respektīvi, mūsu gadījumā viņi palīdz, jo viņi izfiltrē tās liekās zilaļas ārā no tā ūdens. Un tur viņiem tās aļģītes ir maz, un viņas uztur visu to ekosistēmu, viņas izfiltrē un ekosistēma sabrūk. Līdz ar to pa spīti tam, ka viņi ir invazīvi, mums viņi ir, man somu kolēģi, pagājušajā nedēļā bijām, tikāmies, viņi teica, atvediet mums arī kādu saujiņu, ielaižat mūsu ezeros, ja mums noderētu, ka izņem tās aļģis ārā. Līdz ar to viņš jau ir kļūst par tādu, nu, es lasīju, ka no 19. gadsimta beigām jau ir Latvijā ievest, nu, viņi jau sen invazīvu sugu ir. Bet, nu, jā, atgriežoties pie burtnieka, tur ir ļoti milzīga tā balto zivu biomasa, nu, mūsu pētījumi rāda, ka viņas nodara lielu ļaunumu rokoties gruntī un, kā mēs sakam, zinātniski resuspendējot, jeb atgriežot ūdenī atpakaļ barības vielas, un, respektīvi, nu, viņi mehāniski saduļķo ūdeni un atgriež ūdenī atpakaļ tos tā kā smiltis, varētu teikt, nu, teiksim, neorganiskas vielas, kas vēl nav pārvērstas nekādos organismos un kuras pēc tam uztur visas tās zilāļģis un visu to, kas mums tur vasarās zied. Nu, tas tā kā rušina grunti un visu laiku... Jā, ļauj tam visam nākt atpakaļ iekšā ūdenī. Un tad tas viss, kas tur ienāk ūdenī, pēc tam uztur tās milzīgās, ko mēs vasarās redzam, tās ziedošo to milzīgo masu. Un to savukārt nav kas izēd, tāpēc, ka tos zooplanktonu vēzīšus, kam vajadzētu to izēst, ir apēduši brekši un raudu mazuļi. Līdz ar to veidojās tāds ekoloģisks disbalanss tajā ezerā. Un tas ir galvenais, ko es gribētu, nu, teiksim, makšķerniekiem. Es apzinos, ka šīs, teiksim, trīspakāpju domāšana saistīt visas lietas kopā varbūt nav tas, kas makšķerniekam, nu, teiksim, ikdienā būtu baigi nepieciešams. Viņš parasti domā tikai par zivi, bet, nu, es varētu no zinātnieku vārdā aicināt, nu, varbūt padomāt, kā ir saistīts manas darbības ar to, kas notiek ezerā. Un tās saistības salīdzinoši vienkārši, ka jebkurš, teiksim, cilvēks ar galvu ir spējīgs izdomāt tam līdzi. Džek, neļauj man makšķerēt, visu laiku kaut kas notiek. Trāpās arī šitādi dzīvnieci. Puķīši. Puķīši mazie? Jā. Tas gan dziļi ierīs, ko? Smoki paņēma, bet pirms tam bija arī līdeks mauciens aizmauts garām. A, kāpēc viņi pa puķīti saukā? Paskaties. Redzi? Jā. Jo. Puķītis. Ņemsi? Valsts sekretārs, nē, pasties kāds ar putīm galvu noaugas cilvēks ir dzīvojis, vasar cauri. Cilvēks. Ne, Mārim dzīves ir cilvēks. Cilvēks un dēlis, cilvēks. Slēdz ārā. Ko mēs tagad daram? Tagad? Mēs esam atraduši
Osprī pirmās ekipāžas pavasara vietā skatās līdeks joprojām ir. Un ja viņas pavasarī bija, kā viņi jokoja 48,5, tad tagad viņas ir 51,5, tātad smuki paaugušās. Un rēsnās. Izņemot to vienu, kurai laikam bija cērmis, ne, Kristiāns? Tas līdeks mums sveicināja, tā kā mēs atpazinām viņu. Jā. Tātad viņi bija atpazinuši savus bijušos klientus. Un tagad mēs, protams, palielinām. Nu jau kāda bija kopējais rēķins, Mārtiņ, kaut kur pie 6-7 līdekām jau, jā? 6-7 mēriem. 6-7 mēri un kādi 5 smuki asari. Tagad ejam uz lielāku zivi. Burtnieks priecē, laiks ir brīnišķīgs. Jā. Visi kaut kur tur tālumā velcē. Jā. Mēs cīnamies ar ezera eitrofikāciju. Praktiski zāle ir katrā metienā. Tas ir par zāli runājot. Jā, par aizaugumu zāli. Mēs esam Eķenes kaktā, burtniekā. Gūst iespēju es parādīt, kādas izskatās vīrišķās zāles. Nu, pat tās divas ir uzķertas, skatieties. Ir parastās zāles, kuras mēs parasti aizķeram, un ir vīrišķās. Lūk, vīrišķās. Tādas bumbas. Tā atšķirās. Eķenes kaktā katram savi vaļasprieki. Es, diemžēl, nevaru parādīt to laivu daudzumu, kas ir tur man aiz muguras, tāpēc, ka ir milzīgi liels tas ezers. Mēs esam atbraukuši te uz otru pusi, to, no kuras salats sākās. Un šobrīd jau skaidrs, ka daudzās laivās varbūt tā norma, ko mēs esam jau sakasījuši, kad tās nieka 2,5 stundās, varētu būt tāds kā sapnis. Jo šiem abiem kungiem ir katram pa zivim 5 jau teju. Mēs tagad meklējam kādu lielāku zivi. Vai nu izdosies, to laiks rādīs. Mēs esam savā pētījumā kopā ar somu speciālistiem, kas to dara jau gadiem, esam ieteikuši, ka tas būtu tas ceļš, pa kuru mēs ieteiktu burtniekā doties, respektīvi izņemt šīs liekās baltās zivis, lai viņas vairs nerušinās, lai viņas neizēd zooplanktonu vēzīšus, izņemt viņas ārā un pēc tam viņas realizēt. Nu, ir jau notikušas kaut kādas saziņas ar zvēraudzētājiem, ka zvēraudzētājiem konceptuāli ir interesi par to, ka viņi to zivu varētu paņemt. Respektīvi, ideālais scenārijs būtu, ka tas, kas ir liekas burtniekam, nodara kādam citam. Ka tas ir tāds, ka mēs viņu kā second hand izmantojam. Bet tad tas nozīmē, ka mēs tomēr tajā ezerā saimniekojam tāpat kā piemājas dārziņā. Nevis vairs tikai skatāmies, kā ezers notiek, bet jau normāli manipulējam. Jā, tas līdzīgi kā ar medību saimniecībām. Ja mēs paši esam, piemēram, vainīgi pie tā, ka stirnas ir vairāk, jo ir vairāk krūmu, tad mēs arī pieregulējam. Ja mēs paši esam sākotnēji, nevajadzētu iet, piemēram, kaut kādā tur aizsargājumās, Krustpils rezervātā vai Teiču rezervātā, tajos ezeros kaut ko darīt, kas tur ir. Bet šitajos ezeros, kuri jau principā ir pusmākslīgas sistēmas ar to, ka mēs viņos visu kaut ko esam laiduši, viņus esam čakarējuši, rupi sakot, tad arī atčakarēt atpakaļ ir mūsu rokās. Tad tas, ko es redzēju tagad, kad brauks ārā ar slipu, ir tas, ka tas slips ir pa slīpu, jā? Viņš ir pa slīpu, jā. Un, teiksim, pie zem līmeņa arī nav pietiekams dziļums vairs, lai, teiksim, tāda lēva kā musēja uzbraukt virsū, jo viņš jau ir pa seklu. Jo, lai uzdzītu, teiksim, lēva, piemēram, virsū ar skrūvu šādā slīpumā, mēs noteikti sasitīsim kaut ko dzenskrūvu, piemēram, ar apakšā paceltajiem akmeņiem gaisā vai ko. Pārāk liels slodzi mums sanāk, lai uzstumtu, teiksim, tādā slīpumā lēvu uz piekabsa motoru. Tad sumāri tad secinājums šitais? Ar mazām laivām viss ir vienkārši, ar lielām laivām viss ir sarežģīti. Tur teiksim, divreiz lēzenāks stabili. Es ar vienu reizi mēģināju draugam palīdzēt pa šo slipu uzbraukt augšā ar priekšpieciņas mašīnu un tukšu piekabu. Ļoti skaidri sapratu, ka laiva būs man jāķē savu piekabu nost, lai izvilktu viņa laivu ārā. Kādu makšķernieki? Ko jūs te darat smukiņās? Meklējat vīrus? Meklējam, copējam vīrus, jā. 2 mēnešus meklējam. Jūlijas, jā. Neko, mēs skatāmies, kas... Mēs meklējam tos īstos. Tas īstais, ko es gribēju zināt? Mēs prasam makšķerniekiem, kā viņiem ar lomiem ir veicies un kāpēc viņi vispār makšķerē, vai kas tas ir, vai tā ir atpūta, vai tikai vai pēc zivīm brauc, vai... Pēc lūdzam aizpildīt un arī mēram un sveram lomas. Kas tev tajā anketē rakstīts ir? Mums tur Laura Kulīt var pastāstīt. Kāda ir zivis suga noķertā, kāda ir izmantotā makšķerēšanas metode, garums, svars, kādas ir bijušas atlaistās vai ir bijušas, cik gadus makšķerēts, cik bieži burtniekā šogad ir būts, kāda ir motivācija vispār makšķerēt, kādu licenci izmanto.
Tad ir tādi sociāli jautājumi vairāk, vai ir jābūt līdzatbildīgam par ezera apsaimniekošanu, kādos veidos būtu gatavs iesaistīties cilvēks plānošanā. Vai būtu gatavs nodot zivi kaulu, vai mums ir interesi par vienu, ko Lauma var arī parādīt. Teiksim, pēc tā var noteikt arī to vecumu zivs. Šeit zandartam un šeit ir līdekai, par šīm svītriņām. Šitais 3 turenais zandartam, tad ir kā asarim, ja? Līdzīgi, jā. Jā, un šis ir līdekai, zem žauna kaula. Tad ir tās iedaļiņas, pēc kā var noteikt to zivs vecumu. Un tad ir, jā, dažreiz kontrols vai tīklos neiet tās lielās, tie lielie indivīdi, un tad ir svarīgi tā makšķernieku kontribūcija. Tad mēs rādam arī par zvejas tīkliem, kas ir bijuši zinātniskie pagājušajā gadā. Ja nedabūsim slīdzināt. Tad šitais te? Tur motora augšā arī. Viņš ir par lielas naudas. Tātad tā problēma ir tāda, ka tu nevari uzbraukt normāli vienkārši. Nu, slīpums ir. Redzi, mums tur, davai mēģina droši. Abā, stop. Šitas ir ar daudz gadu treniņu, ka tu vari šitā uzraut laivu. Un vēl nevar zināt, vai skrūve neatrāvās rakmeņiem no grūnspirņiem. Jo tas motuls, redz, kas aiziet, viņš ir paigi lielais, lai laivu uzraut šī tik tālu no ūdens. Un zemā līmenī bija trubā. Viņš jau rauj augšā akmeņus un spēr. Jā, skaidrs. Un vēl ir tas, ka paskaties kāds slīpums, ja būtu vieglāja mašīna un daudz maz normāla laiva. Paskaties uz šitā melnajām švīkām, kas tā otrā vietā. Paglau, un ko veči ved krastā? Nu, ir veči, kas izbrauc, nezinu, tur mums ir 10 zandari, 5 līdeks vienā laivā. Tad mums ir uz 2 cilvēkiem. Uz 2, jā. Tad ir kāds tukšs loms. Tad, kas tur mums vēl ir? Mums ir zandari 3 un kāds breksītis arī ir. Tad mums ir 3 zandari, 2 līdekas. Cik liela zandari bija? 51, 50. Tad mums ir, jā, nu tādi standarti. Lielākais zem 2 kg šodien. Tad ir 2 kilo? 2 kilo 60. Tikai? Nu, tas ir šodienas lielākais, bet pirms 2 nedēļām bija 5 kg zandari, tad, kad mēs bijām. Bet, nu, te klīst arī baumas, kad... līdekas ir bijis. Jā. Bet, nu, šodien ir aptuveni 60 laivas no centra kanāla, bet vakar bija 52. Jā. Mēs vēl visi neesam paspējuši nointervēt. Viņi šodien brauc pa tādiem, nu, intervāliem, starposmiem, bet, nu, vakar mēs noskrējām te 4 stundas. Šodien vēlāk nāk ārā. Jā. Un cik tad ilgi jūs dzīvojat un cik ilgi vēl dzīvosiet? Nu, mēs noteikti plānojam būt vismaz līdz novembrim. Tie veči ir diezgan atsaucīgi, mēs varam sarunāt, ka mēs varam esam no jūlija sākuma. Jā, 2 mēnešus. Kam tad tas būs? Kurš skatās Latvijas Universitāti, Vīdes risinājuma institūts un pašvaldība? Jā, un pašvaldība arī, jā, mums atļauj palikt inspektoru būdiņā, tā kā tas ir. Tad mēs varam no rīta 7 redzēt, kāds ir tas sastrēgums un arī būt visu laiku te un pusdienas arī paēst. Ja jūs dodaties, tad zinat, ka te kontrolē un piesakieties ar savām lielajām zivīm. Tad domā, ka burtnieki kā zivi novērā. Paldies, jā. Viņus vāc saviem darbiem datus un vāc arī tādu informāciju, kas mūsuprāt ir ļoti vērtīga, ko mēs pagaidām, par kuru mēs kā kārtīgi zinātnieki klusēsim, kamēr nav rezultāti, bet tas stāsts un tā ideja ir tāda, ka mēs gribam ar objektīvām zinātniskām metodēm saprast, cik daudz plēsīgās zivs makšķernieki izņem no ezera, respektīvi metodika ir diezgan vienkārši pie Burtnieka kanāla. Katru otro sestdienu svētdienu visu gadu 2 meitenes nomēra katru zivi. Nomēra un nosvar katru zivi, kas tiek izvest no Burtnieka ezera, un beigās mēs saskaitīsim kopā. Nu, tas rupi sakot, tā metodika ir diezgan vienkārši, ka tev ir 2 sestdienas svētdienas mēnesī, nu tad tu pieņem, ka tas vidējais pa sezonu ir tas pats, kas ir katrā sestdienā svētdienā. Pareizināt 2 plus mīnus, mēs vismaz dabūsim zināt to, cik sestdienās svētdienās izved. Tas, protams, kā ar visām zinātniskām metodēm būs ar kaut kādu kļūdiņu, bet beidzot būs kaut kāds skaitlis. Jo nu zvejnieku dati gribam ticam, gribam neticam viņiem, bet viņi ir. Savukārt makšķernieku dati, nu, nekad īsti nav bijuši. Var tikai vīrus aicināt un sievas, lai aizpildu licences un dod tos datus. Citāk nākās šādi to iegūt. Un cikos pēc iebraucāt? 7. 7, jā? Un tad neko no rīta bija, ot tie zandarti bija no rīta. Jā. Viss. Un viss. Nu, vīri iznāca dažs labs ar kādiem 10 zandartiem, ar kādām dažām līdakām arī. Nu, 2 vai ir laivā. Un tā, un kas jums tagad sanāk par licenci? Dienas licenci vai? Dienas. Dienas, jā? Nu, skaidrs. Un uz velti, ja? Jā. Nu, skaidrs. Un no kuras puses jūs bijāt, kungs?
No kuras puses? Straupe? No Straupes. Man liekas, mēs iepriekš jau bijām runājušies, pareizi? Nē. Nebijām, tad mēs Tas bija ar dēlu bijām runājuši. Ja? Mēs doktora darbu un maģistra darbu ietvaros prasam makšķerniekiem, kā viņiem ar lomiem un tam līdzīgi. Tad paprasam, kāpēc vispār makšķerējat? Un kāpēc jūs makšķerējat? Patīk. Atpūta, ja? Brīvais laiks. Brīvais laiks. Super. Vienīgā vieta, kas. Var pajautāt, cik gadus vispār makšķerēju? Vai, cik dzīvoju? Nu, cik jums pašam gadu? 70 palika. Nevar pateikt, ka tie 60. Tā kā no kādiem 5 gadiem. Un kura reize Burtniekā šogad? Šogad? Jā. Nu, kāda 10. Mājā arī bijāt, ja? Mājā ne, mājā mēs uz Alūksni braucam. Aha, skaidrs. Nu, un ja jautāt, ir jābūt makšķerniekam līdzatbildīgam par ezera apsaimniekošanu? Plānošanu. Nu, gan jau, jā, noteikti. Un kādos veidos jūs būtu gatavs iesaistīties? Mums tur ir Straupē, teiksim, pašiem tur brastas draugi, tur biedrība tāda. Bet, nu, piemēram, būtu gatavs inspektoram padot ziņu, ka kaut kādas nelikumības notiek vai kaut kas tāds? Noteikti. Ding, 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 tas viss redz, jo šitie uzsitumi. Tas ir ar akmeņiem. Klausies, bet ja jūs nostājaties blakām, kāds šodien secinājums? Bez akmeņiem un skrūves. Diena forša, laiks labs. Kaut ko atradām, kaut ko noķēram. Normu salasījām, bet viss spēl tālāk. Norma, tu zini, cik tu noķēri? Es nezinu. Es nezinu. Nu, es domāju, ka kopumā mums bija kaut kāda. 11 mēri uz mums tiem bija. Jā, 11 mēri bija. Bija arī asarīši kaut kādi. Bija arī vēl zemēri un viss bija. Copi bija normāli, bet arī ne visur un bija kaut kādi punkti, kas strādāja, bija vietas, kas nestrādāja. Tas, kas tā izteikti jāsaka, vairāk bija zāļu josla. Tieši zāļu joslas mala. Tā kā ar mētāšanu var salasīt Burtniekā arī rudenī. Rudens nav tikai vēlsēšanas laiks Burtniekam. Ko mēs varam secināt no tāda mūsu zivju fonda projektiem pa pēdām viedokļa? Zivs ir, ezers ir apsaimniekots, pasties šiverēja pa malu zinātniecītes, kas kaut ko meklē, ne? Viss ir forši, zivis ir. Jā, viss ir. Viss ir. Gan jau, ka tā lielā līdeka ar kaut kad sāksies. Pagaidām viņi nē. Gribējām kādu lielāku dabūt, lielāko nesajūtām. Kas mums kaut kāda pusotrnieces bija, lielāks nebija. Jā, skaidrs. Tā kā tā, bet viņas bija arī slinks un kūtrs. Tas nebija tās dulās salūksnes līdeks, kas rauja kātu no rokām ārā. Straupes Džeks izbrauc ar 2 zemēriem, kur no rīta bija ķērušies. Viss. 2 zemēri? Jā, zandartiņi. Zandarta zemēri. Bet mēs jau no rīta ar vēl iebraucam. Mēs tikai pa 8 atbraucam. Ap 9 vienu ūdenī. Labi, nesakas. Čau! Čau!